1984. gads. Jānis Ilus, lai arī piesaistīts ratiņkrēslam, ir nolēmis pielikt punktu mītam, ka padomju sabiedrībā nav cilvēku ar speciālām vajadzībām. Invalīdiem būs savs klubs, kur saņemt ne tikai morālu atbalstu, bet rast iespēju justies vajadzīgam, ceļot, piedalīties sportiskos pasākumos un mēģināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, lai arī veselo sabiedrība tik drosmīgam solim vēl nav gatava. Tā ir pirmā vieta, kur es sapratu, kas ir sabiedriska organizācija. Ja Jānis Ilus bija tas, kas man piezvanīja un teica, Gunter, nu nāc un dari kaut ko. Es teicu, es neko nevaru, es neko nemāku, man nekas nesanāk, un droši vien, ja nebūtu Jāņa, tad arī nesanāk nekas. Invalīdu sporta kluba Optimists aktivitātēs iesaistās aizvien vairāk cilvēku ar speciālām vajadzībām. Jānis Ilus kopā ar dombiedriem mērķtiecīgi rīko dažādas treniņu nometnes, kā arī sacensības. Tiek gūti panākumi arī ārpus Latvijas robežām. Šogad klubs sagaida savu 20 gadi. Jaunās svaigi remontētās telpās ir daudz viesu, ziedu, labu vārdu, atmiņu, tikai Jāņa vairs nav. Liktenis nešķiro, lai arī darāmā vēl bija ļoti daudz. Pasaulē invalīdu sports attīstās jau pusgadsimtu, un tikai 80. gadu beigās tiek izveidota Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Latvijas vārds tajā tiek fiksēts 1992. gadā. Pirmie starti paralimpiskajā stadionā Barcelonā kūtrajai Latvijas komandai gan nekādus panākumus nenes, tomēr taciņu uz sasniegumiem pasaules mēroga sacensībās bija iemīta. Šobrīd invalīdu sporta attīstība galvenokārt balstās uz Paralimpiskās komitejas pleciem, kas apvieno 4 starptautiski atzītas invalīdu sporta federācijas. Latvijas cilvēku ar kustību traucējumiem sporta federācija darbojas jau kopš 1993. gada. Tas vadītājs Aldis Šūpulnieks pats ir startējis paralimpiskajos stadionos. Šobrīd zināšanas tiek dāvātas jaunajiem talantiem. Mēs piesaistam tos invalīdus pamatā un pārstāvam viņu intereses starptautiskajā arēnā, tie ir amputanti un tiem pielīdzinātie. Jā. Tātad tās ir ar dažādām locītavu nekustīgumiem, jā, un protēzēm, kuriem ir protēzes, teiksim, zemceļgalva vai virsceļgalva. Un arī vēl viena ir tāda īpaša kategorija ir mazie pundurīši. Federācijas sportisti regulāri piedalās dažādu mērogu sacensībās. Paralimpiskajās spēlēs Sidnejā 2000. gadā Aigars Apriņš slodzes grūšanas un diska mešanas disciplīnās izcīnīja 2 bronzas medaļas. Savukārt Jānis Janovskis uzrādīja 6. labāko rezultātu šķēpmešanas laukumā, kā arī 9. tālikšanas sektorā. Savukārt Andis Ozolnieks šķēpmešanā palika 5. Latvijas cerebrālās paralīzes un ratiņnieku sporta federācija šogad atzīmē 20. pastāvēšanas gadadienu. Mūsu federācija teorētiski viņai ir tiesības organizēt Latvijas čempionātus un piedalīties starptautiskās sacensībās taisni tām invaliditātes grupām, kas mums ir nosaukumā, tātad cerebrālās paralīzes un ratiņniekiem. Bet tradicionāli mēs praktiski visas sacensības, kas Latvijā notiek, visi Latvijas čempionāti, mēs viņus rīkojam arī amputantiem. Un pēdējā laikā ir arī cilvēki ar intelektuālo invaliditāti un arī neredzīgos cilvēkus mēs ļoti bieži pieaicinām klāt. Ratiņkrēsls nepadara cilvēku otršķirīgu. Ir iespējams ne tikai dejot, sacensties dažādu garumu distancēs, bet arī spēlēt basketbolu. Redziet, ir vajadzīgs tas specifiskais inventārs, specifiskie ratiņu basketbola rati, ja, kam ir ļoti slīpi riteņi, kas ir viegli, kas labi manevrē un tā tālāk. Un viņi, protams, ir bezgalā dārgi. Un tā kā Latvijā ratus neražo praktiski un šādus ratus vēl netik, un pasaulē viņi maksā, nu tik cik pasaulē maksā visas ekskluzīvās lietas, tad vienkārši Latvijā to mēs nevarējām atļauties. Lai arī specifiskie ratiņkrēsli federācijai nav pakabatai, pirms 2 gadiem tomēr tika atrasti līdzekļi un nepieciešamais inventārs tika iegādāts. Protams, atradās arī vīri, kas labprāt iemēģināja roku basketbolu spēlē. Esam bijuši Lietuvā, vairākas reizes esam bijuši Polijā, Belostokā. Esam redzējuši, kā tur notiek tas, un līdz ar to arī es domāju, ka pamazām tas sistēmā ieviesīsies arī pie mums Latvijā, un būs tās komandas, un viss notiks, es tā domāju. Arī ratiņdejas, kas ir viens no spilgtākajiem integrācijas piemēriem veselo pasaulē, Latvijas dejotājiem nav svešas. Galvenā problēma ir ar telpām. Jaunajās sporta zālēs gumijotie grīdu segumi dejošanai nav piemēroti. Savukārt padomju laika celtnēs iekļūt nav iespējams.
panalizējot tos sporta veidus un tos noteikumus, kas izvirzīti cilvēka invaliditātes sportam, noteikumi ir tādi paši kā ikvienā sporta veidā. Nu, piemēram, basketbolā ne ar ko nemainās, ratiņdejās ir tādi paši noteikumi kā standartdejās un Latīņamerikas dejās. Un tas nozīmē to, ka arī tā atdeve cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte un kuri ir sportisti, ir tāda paša kā tiem cilvēkiem, kuriem nav šīs invaliditātes. Arī neredzīgiem cilvēkiem ir visas iespējas nodarboties ar sportu. Protams, ir nepieciešams specializēts inventārs un palīdzība no malas. Latvijas Neredzīgo sporta savienībā darbojas vairāk nekā 500 cilvēku. Pasākumu klāsts ir diezgan ierobežots, saistošs tas ir ar finansējumu. Lai kādu pasākumu noorganizēt, ir nepieciešams finansējums. Jo šeit ir sava zinām veida specifika. Ņemsim kā piemēru kaut vai 100 metrus skrējiens pilnīgi neredzīgam cilvēkam. Viņam ir jābūt 2 līderiem. Tātad jādarbojas pārējiem līdz. Ne katrs ir gatavs veltīt visu savu brīvā laiku par paldies. Tātad cilvēkam par darbu jāatlīdzina. Un šie ir ierobežojumi, kas finansiāli izsakās tieši uz sporta attīstību. Neredzīgo sporta federācija šī gada paralimpiskajās spēlēs netiks pārstāvēta, lai arī iepriekšējo gadu rezultāti liecina, ka savienībā ir labi golbolisti, peldētāji, tālēcēji, kā arī džudisti. Piemēram, Armands Ližbovskis paralimpiskajās spēlēs Atlantā tālekšanas sektorā ieguva 4. vietu. Savukārt Sidnejā viņa sniegums tika novērtēts ar bronzas medaļu. Jelgavas bērnu un jauniešu sporta federāciju Atēnās pārstāvēs 4 sportisti. Trenere Māja Ukstiņa stāsta, ka pilsētā aktīvi darbojas vēl 9 cilvēki ar speciālām vajadzībām un 20 ar intelektuālu invaliditāti. Par Latvijas invalīdu sportu 2. dzimšanas dienu neoficiāli var uzskatīt paralimpiskās spēles Sidnejā 2000. gadā. Pirmās medaļas apraksti Latvijas presē sabiedrībā radīja ažiotāžu. Par sportistiem sāka interesēties, invalīdu sports kļuva populārāks. Paradoxāli, bet fakts. 2 bronzas medaļu ieguvējs Aigars Apinis bija trenējies savā piemājas dārziņā, pašdarinātā krēslā. Latviešu komanda inventāra ziņā no citu valstu sportistiem atpalika aptuveni gadus 10, bet tas nebija šķērslis būt labākiem nekā pārējiem. Šogad, protams, situācija ir mainījusies. Latvijas Olimpiskā komiteja ir parūpējusies ne tikai par paralimpiskās komandas izskatu, bet arī piešķīrusi zināmas līdzekļus treniņiem. Atēnu paralimpiskajām spēlēm kvalificējās aptuveni 12 sportisti, kas izpildīja AB normatīvu, tad bija zinām konkurence. Dalībai šajās spēlēs tika noteikti kvota, tātad mums drīkstēja piedalīties un piedalīsies 7 atlēti. Un es domāju, ka tie tiešām ir labākie no labākiem, kuri ir apliecinājuši savu labu sportisko formu gan pasaules, gan Eiropas sacensībās. 20 gadus jaunais saldinieks Edgars Bergs esot sportojis jau bērnu dienās. Viņš trenējas Jelgavā sporta klubā Cerība. Sākumā puisim padavusies tālekšana un 100 metru distance, tomēr labākie rezultāti ir sasniegti lodes grošanā un diska mešanā. Jau pasaules rangā 2. vieta ir. Un arī neoficiāli treniņos esmu pasaules rekordu pārspējis. Bet kā būs tur, to jau redzēs. Edgars paralimpiskajā stadionā startēs 1. reizi. Tagad ir tā lielākā enerģija, kas ir sagatavojies uz turienēs. Sanita Lietniece sporto jau 14 gadus. Šīs būs jau 3. paralimpiskās spēles, kurās viņa piedalās. Mans veiksmīgākais starts bija 1998. gadā Birmingemā. Tas bija pirmais pasaules čempionāts mums vispār. Un tur man arī ļoti labi veicās. Jo es tur dabūju 2 zelta medaļas, gan diskā, gan lodē. Startiem paralimpiskajā stadionā Atēnās Sanita jūtas sagatavojusies. Uzskata, ka gūtā pieredze iepriekšējo gadu spēlēs nāks tikai par labu, bet tomēr sports esot gluži kā laime saka, varot gadīties arī tukša loze. Māja Emulova Kirice par invalīdu sportu uzzinājusi slimnīcā laikā, kad atguvusies pēc paralīzes. 18 gadus vecā meitene mērķtiecīgi mācījās staigāt. Atvesļošanās procesu sekmējušas fiziskās aktivitātes un sasniegtie rezultāti stimulējuši iesākt to turpināt. Pašas pirmās sacensības man bija Holandē, kur es izcīnīju zelta medaļu tālēkšanā un sudrabu 100 metru skriešanā. Arī Māja 1. reizi startēs paralimpiskajās spēlēs. Jelgavniece Ingrīda Priede invalīdu sporta klubā Cerība darbojas jau 9 gadus.
2002. gadā pasaules čempionātā vieglatlētikā invalīdiem, kas risinājās Francijā, sportisti diska mešanas sektorā pasaules rekordu pārspēja par vairāk nekā 2 metriem. Mēs ar treneri ļoti pastrādājām, jo es izcīnīju gan pirmo vietu, gan pasaules rekordu diska mešanā. Tagad līdz ar to arī izcīnījām vietu uz Atēnām. Sportisti tiek uzskatīti par vienu no paralimpiskajām cerībām. Tas Ingrīdu mulsina, jo apziņa, ka no viņas startiem tiek gaidīta medaļa, radot papildus satraukumu, ja nu tomēr neizdodas. Sportistei sabiedrības viedoklis ir svarīgs, tādēļ baidās būt nosodīta neveiksmes gadījumā. Bailes ir, ka sadedzināsies. Tas nozīmē, ja es tagad metīšu labus rezultātus, tad es Atēnās varētu mesti sliktus. Arī Ivita Strode trenējas Jelgavas sporta klubā Cerība. Invalīdu sportā viņa ienākusi klases biedra mudināta 2001. gadā, un pēc pirmajiem treniņiem jau devās uz starptautiska mēroga sacensībām. Arī 2001. gadā braucu uz Holandi. Tur lodē dabūju 4. vietu un diskā 5. Paralimpiskās spēles Atēnās Ivitai būs pirmās šāda mēroga sacensības. Uz visām, protams, sacensībām ir uztraukumi, bet uz šitās ir drusciņ lielāks satraukums. Andis Ozolnieks sporto 9 gadus, jo neesot zinājis, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejamas šāda veida fiziskās aktivitātes. Andis neārstējumu rokas traumu guvis agrā bērnībā, ciešot autoavārijā. Sākumā puisis sportojas savam priekam, taču treneris viņu mudināja sasniegt tik augstu fizisko sagatavotību, lai pēc 4 gadiem varētu startēt Sidnejā. Andis gan smēja, ka tikai pēc ilgāka laika nākusi apjausma, ka viņš gatavojas paralimpiskajām spēlēm. 99. gadā bija pasaules čempionāts Barcelonā. Tur es izcīnīju 2. vietu šķēpu mešanā. Tad 2001. gadā pēc Sidnejā palika 5. šķēpu mešanā. 2001. gadā bija Eiropas čempionāts. Tur es uzvarēju lodes grūšanā. Vinēju lodes grūšanu. Un tad 2003. gadā arī Eiropas čempionātā 2. atkal palika. Andis atzīst, ka šis ir īstais brīdis, kad doties uz Atēnām. Jāsaka, fiziskajā formā es labākajā kā jebkad uz doto brīdi. Nedaudz pieklibo vēl tehnika. Aigars Apins līdz šim ir veiksmīgākais un talantīgākais sportists Latvijas invalīdu sporta vēsturē. Paralimpiskajās spēlēs Sidnejā lodes grūšanas un diska mešanas disciplīnās gūtas 2 bronzas medaļas. Zelta medaļa pasaules čempionātā vieglatlētikā invalīdiem 2002. gadā. Ceļš uz panākumiem bija ērkšķiem kaisīts. Viņam nācies sevi pārvarēt un iemācīties samierināties ar 1992. gadā gūto traumu. Bija karsts, skrēja ūdenī savā pagastā tāds dīķis, dambis, jā. Tā no krasta, kā ieskrējos ārā nācies mazais meitēns vai puika, tā riktīgi neceros, lai viņam neuzskriet virsū, padeva pa labi, tad bija tur mirklis un tad bija trauma gūta. Šobrīd Aigars ir optimistiski noskaņots un gaida kārtējos startus Paralimpiskajā stadionā. Visi 4 gadi ir strādāts uz šitām paralimpiskām spēlēm 2004. gadā. Fiziskā forma un arī rezultāti ir 1,5 metrs ir lodē pielikts un 1,5 arī diskā pielikts. Paralimpiskajās spēlēs Atēnās Latvijas sportisti startēs tikai vienā no 18 iespējamiem sporta veidiem – vieglatlētikā. Tādēļ nākotnē tiks domāts, kā ieinteresēt cilvēkus ar invaliditāti būt aktīvākiem, lai pēc 4 gadiem Paralimpiskajās spēlēs Latvijas delegācija piedalītos kuplākā skaitā. Pirmkārt, ir pašiem invalīdiem jābūt gataviem vienā vai otrā sporta veidā startēt un panākt rezultāts. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts, grūts, uzcītīgs ikdienas darbs. Tas ir pašu uzupurēšanās sportam. Otrkārt, ir jābūt sabiedrības atbalstam, galvenokārt tas ir vides pieejamībai, lai cilvēks ar invaliditāti nokļūtu no mājas līdz sporta stadionam vai zālei, un šī zālei jābūt piemērotai. Un trešais ir jābūt trenerim, kas arī ir gatavs nodarboties ar invalīdu sportistu. Tad, ja šie visi 3 priekšnoteikumi būs, tad arī es domāju, ka attīstīsies citos virzienos invalīdu sports. Uz Atēnām atbalstīt paralimpisko komandu dosies arī labklājības ministri. Šajā olimpiādē galvenais ir piedalīties, jo tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir ļoti, ļoti
Es vienkārši varu tikai apbrīnu izteikt par šiem cilvēkiem, un šobrīd tās vietas varbūt nemaz nav tik svarīgas, bet tā apziņa, ka tu tur esi bijis un atradies un arī demonstrējis savu gribas spēku. Pateicamies par sadarbību Latvijas Olimpiskajai komitejai personīgi Baltiņkungam par ieguldījumu